Vai esat kādreiz aizdomājies par visuma struktūru un tās saistību ar datu apstrādi? Tā ir diezgan interesanta doma, vai ne? Kosmiska mīkla, kas ir bijusi intensīvas zinātniskas izpētes un filozofisku spekulāciju objekts. Iedomājieties visumu ne tikai kā milzīgu galaktiku, zvaigžņu un planētu telpu, bet kā kolosālu datu vai informācijas apstrādes struktūru. Lai gan šis jēdziens ir abstrakts, tas tomēr nav pavisam pārspīlēts. Tā ir ideja, par kuru ir iestājušies tādi kvantu skaitļošanas pionieri kā Sets Lloyds. Lloyds, Massachusettsas Tehnoloģiju institūta mehānikas, inženierijas un fizikas profesors, ir ierosinājis radikālu domu, ka pašu visumu varētu uzskatīt par milzu datoru. Jā, dators. Viņš uzskata, ka katra mijiedarbība, katra kustība, katra daļiņu sadursme, būtībā katrs notikums ir informācijas apstrāde. Lloyda skatījumā visums ir nepārtraukts skaitļošanas process, kas nepārtraukti apstrādā datus. Tas ir satriecoši, vai ne? Bet padomājiet par to, kad mēs vērojam apkārtējo pasauli, mēs būtībā interpretējam datus. Katra krāsa, skaņa, smarža un sajūta ir informācija, ko apstrādā mūsu smadzenes. Tātad zināmā mērā mūsu realitātes pieredze ir datu apstrāde. Šīs koncepcijas attiecināšana uz visu visumu kopumā varētu nebūt tik pārsteidzoša, kā sākotnēji šķiet. Ja mēs uztveram visumu kā kosmisku datu apstrādi, tas veido fiziskās mijiedarbības neapstrādātos datus par realitāti, ko mēs piedzīvojam. Visums vairs nav pasīva skatuve, kurā risinās notikumi, bet gan aktīvs dalībnieks, kas veido un pārveido mūsu eksistences struktūru. Šajā gaismā visumu veido ne tikai taustāmi objekti, zvaigznes, planētas un galaktikas. Tā ir arī nemateriālā informācija, dati, skaitļošanas procesi, kuriem ir galvenā loma lielajā kosmosa drāmā. Tātad visums nav tikai pasīva skatuve, uz kuras norisinās notikumi, bet gan aktīvs informācijas apstrādātājs. Bet kā šī datu apstrāde notiek kvantu līmenī? Iegremdēsimies šajā aizraujošajā pasaulē, kurā atrodam mūsu visuma skaitļošanas spēju saknes. Šīs kvantu pasaules pamatā ir noslēpumains jēdziens, ko sauc par kvantu viļņu funkciju. Tā ir matemātiska funkcija, kas apraksta daļiņu viļņveida īpašības, to pozīciju, impulsu un citas lietas. Tomēr viļņu funkcija nav tikai vilnis. Tā ir visu iespējamo stāvokļu superpozīcija, kuros sistēma varētu atrasties. Bet šeit ir āķis. Kad mēs novērojam kvantu sistēmu, mēs neredzam šo superpozīciju. Tā vietā mēs redzam, ka sistēma atrodas vienā konkrētā stāvoklī. To mēs saucam par viļņu funkcijas sabrukumu. Tas ir tā, it kā novērošanas akts piespiestu sistēmu izvēlēties vienu stāvokli no visiem iespējamajiem. Šī šķietamā izvēle ir mulsinājusi zinātniekus gadu desmitiem. Hugh Everetts piedāvā daudzo pasauļu interpretāciju. Everetts ierosina, ka viļņu funkcija patiesībā nekad nesabrūk. Tā vietā katrs iespējamais kvantu notikuma iznākums notiek savā atsevišķā visumā. It kā visums katram iespējamajam iznākumam izveidotu savu versiju, tādējādi radot bezgalīgi daudz paralēlo visumu, no kuriem katrs pārstāv atšķirīgu iznākumu. Tā ir radikāla atkāpšanās no tradicionālajām kvantu mehānikas interpretācijām, taču tā nodrošina stabilu sistēmu, lai izprastu mūsu visumu kā datu apstrādi. Katrs kvantu notikums ir kā skaitļošanas operācija, kuras dažādie iznākumi pārstāv dažādus rezultātus. Un katra pasaule Everetta interpretācijā ir kā zars milzīgā skaitļošanas kokā. Tātad katru reizi, kad notiek kvantu notikums, visums sadalās vairākos zaros un rada jaunas pasaules. Tas ir tā, it kā visums vienlaicīgi veiktu bezgalīgi daudz aprēķinu, radot bezgalīgu datu plūsmu. Šādā skatījumā mūsu visums ir tikai viens no neskaitāmajiem datu rezultātiem grandiozā kosmiskā aprēķinā. Visums savā fundamentālākajā līmenī varētu būt kolosāls kvantu dators, kas apstrādā informāciju un rada realitāti, kādu mēs to pazīstam. Bet kā šis visums attīstās un pielāgojas laika gaitā? Lai atbildētu uz šo aizraujošo jautājumu, iedziļināsimies koncepcijā, ka mūsu visums pats sevī izmanto evolūcijas algoritmu. Tas ir prātu mulsinošs jēdziens, taču tas ir aizraujošs skatījums, kas var izgaismot mūsu izpratni par visumu progresu. Pirmkārt, kas ir evolūcijas algoritms? Tā ir metode, ko izmanto skaitļošanā un kas atdarina dabiskās atlases procesu, izdzīvo stiprākais. Tā ietver tādus mehānismus kā mutācijas, vairošanos un atlasi, lai veiktu optimizācijas un meklētu problēmu risinājumus. Tagad iedomājieties, ka šo koncepciju varētu piemērot visumam. Visumu ar tā milzīgo galaktiku, zvaigžņu un planētu plašumu var uzskatīt par gigantisku skaitļošanas vienību, kurā darbojas sava veida evolūcijas algoritms.
Šis algoritms nodrošina nepārtrauktu evolūciju un sarežģītu struktūru, tostarp dzīvības rašanos. Tāpat kā DNS sekvences mutē, vairojas un tiek pakļautas dabiskajai atlasei, lai radītu dažādas dzīvības formas, arī visums apstrādā informāciju, mainās un rada jaunas struktūras. Zvaigznes veidojas, galaktikas grupējas, planētas attīstās, rodas dzīvība, rodas civilizācijas, tas viss ir daļa no šī kosmiskā evolūcijas algoritma. Un runa ir ne tikai par fizisko evolūciju, bet arī par informācijas evolūciju. Visums apstrādā informāciju un manipulē ar to, un šī informācija laika gaitā attīstās. Šīs informācijas virzītās evolūcijas rezultātā rodas sarežģītas struktūras, no galaktikām līdz cilvēku sabiedrībai. Šāds skatījums uz visumu harmoniski saskana ar mūsu izpratni par bioloģisko evolūciju un dabisko atlasi. Tāpat kā dzīvība uz Zemes ir attīstījusies, apstrādājot ģenētisko informāciju, arī visums attīstās, apstrādājot kosmisko informāciju. Paralēles ir pārsteidzošas. Visums kā milzīgs kosmiskais dators apstrādā informāciju, attīstās un rada sarežģītību. Dzīvības rašanās, galaktiku veidošanās, kosmosa evolūcija, tās nav tikai nejaušības. Tie ir visuma evolūcijas algoritma darbības rezultāti. Tādējādi visums, tāpat kā dzīvība uz Zemes, nepārtraukti apstrādā datus, attīstās un rada jaunas sarežģītības formas. Tātad, ko nozīmē dzīvot datu apstrādes visumā? Ja vēlaties, iedomājieties kosmosu nevis kā zvaigžņu un galaktiku telpu, bet kā sarežģītu informāciju, kas nepārtraukti tiek apstrādāta un aprēķināta. Mūsu līdzšinējā diskusija ir novedusi mūs pie šīs aizraujošās perspektīvas. Sākot ar sateloida priekšlikumu par visumu kā kvantu datoru un beidzot ar Evereta daudzo pasauļu interpretāciju, kas apiet kvantu viļņu funkcijas sabrukumu. Mēs esam redzējuši, kā visums var būt pamatā uztverts kā datu apstrāde. Tagad apsveriet sekas. Ja visums apstrādā datus, tad tā likumus potenciāli varētu saprast kā skaitļošanas algoritmus. Tas nozīmē, ka parādības, ko mēs novērojam, sākot no galaktiku veidošanās un beidzot ar dzīvības rašanos, varētu būt sarežģītu aprēķinu rezultāts. Turpinot skaidrot visuma noslēpumus, atcerieties, ka tā būtība varētu būt vislielākais datu procesors no visiem.